Šodien iesāksim mūsu kristietības skolas formācijas lielās tēmas pirmo daļu. Un, ja atceramies, mēs šajā gadā runāsim par Mariju. Un pagājušajā reizē es pastāstīju tādu ievadu, prologu par to, cik Marija patiesībā ir svarīga mums, un aicināju ieskatīties sevi, pārdomāt, cik es personīgi pazīstu Mariju, un kāda ir viņas nozīme manā dzīvē, jo dažreiz ir tā, ka mēs otru personu pieņemam savā dzīvē, bet neesam bijuši varbūt īpaši interesējušies, lai iepazītu vairāk. Un šķiet, ka jautājumā par Mariju bieži vien arī var veidoties tāda situācija, ka mēs ar viņu runājam, lūdzam, priecājamies, bet nav bijusi īsti iespēja viņu iepazīt tuvāk un apjaust, kādu dāvanu Dievs mums ir devis Marijas personā. Un šajā reizē, šīs formācijas pirmajā daļā, mēs turpināsim runāt par Mariju un redzēsim viņu kā piepildījumu. Un vairāk pievērsīsim uzmanību Marijai kā katra cilvēka ceļam. Mēs jau arī ievadā nedaudz pieskārāmies, bet šodien īpaši pārdomāsim par šo ceļu, kas sākas Dieva sirdī, ja tas ir tāds īpašs skata punkts, no kura mēs varam aplūkot šo Marijas noslēpumu, kas parādīs to tādā apzinātā veidā, kā šis Marijas noslēpums mūs nostāda kristietības skolas šīs tēmas, šī katra cilvēka ceļa beigās, mūsu ceļojuma beigās. Saprotot, ka Marijas ceļojums ir saistīts ar mūsu ceļojumu, caur šiem Bībeles tēliem, ar kuriem mēs jau saskārāmies iepriekš, un apzināsim, kāpēc tas atspoguļo šī mūsu ceļa tādu noslēgumu. Jo līdz šim tas, ko mēs esam darījuši, mēs tagad īsi arī atcerēsimies šī mūsu ceļojumā jēgu, ka šis katra cilvēka ceļojums, ko mēs bieži atkārtojam, nav jāsaprot kā apņemšanās vai cenšanās aiziet līdz Dievam kaut kādā veidā ar pašu spēkiem, līdzīgi kā to dara daudzas citas reliģijas, kas caur dažādiem noteikumiem, kārtībām, rituāliem cenšas pielabināties un tad kā nokļūt tuvāk Dievam. Bet tas nav mūsu ceļš, un tāpēc ir svarīgi saprast, ka ceļš, ko Dievs dot katram cilvēkam, ir ceļš, kas atklājas Kristū. Tad, kad Kristus ienāk mūsu dzīvēs, un te ir interesanti, kā mums savijās mūsu ceļš ar to ceļu, ko Dievs mums ieliek. Jo mēs tikai šajā ceļā varam atklāt
patiesi to, cik mēs esam gribēti, mīlēti, cik Dievs mūs pazīst un cik mēs katrs esam unikāli. Jēzus teica, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad Jēzus atklāja, ka viņš ir ceļš, mums ir šis ceļš, bet šis ceļš sākas ārpus mums, tas sākas Dieva sirdī. Jēzus ir ceļš, tātad mūsu ceļš, ko mēs ejam, atrodas Dievā, nevis mūsu pašu izvēlēts vai noteikts vai nolikts. Bet caur kristības sakramentu mēs pieņemam sevī Kristu, tai pašā laikā mēs iekļaujamies Kristū. Caur kristībām mēs ietērpjamies, mēs tā kā ieejam Kristus sirdī, mēs kļūstam ar viņu vienoti, un lūk, kur sākas mūsu ceļš. Lūk, kad sākas, tad, kad mēs esam Kristū. Kurš ir ceļš? Un tieši tāpēc varbūt tas var palīdzēt labāk saprast par to, ko visu laiku, visus šos gadus runājam formācijās par to, ka katra ceļš sākas vispirms Dieva sirdī. Jo mūsu ceļš sākas tad, kad mēs atbildam, kad mēs iekļaujamies Dieva sirdī. Un pēdējo 2 gadu laikā mēs lasījām svētos rakstus, tai pašā laikā atklājām to, ka svētie raksti patiesībā lasa mūs, un mēs iepazinām, atklājām vecās derības tēlus, dzīvus stāstus par cilvēkiem, par tautu, caur kuriem Dievs ir atsācis dialogu ar cilvēci, kura bija pagriezusies prom no Dieva caur šo pirmgrēku, kas bija atkritusi, kad šķita, ka vairs dialogs nav iespējams. Un caur šiem tēliem, vecās derības tēliem, mēs no jauna atklājam to, kā tiek veidots dialogs. Un mēs nerunājam tikai vispārīgi ar cilvēci kā tādu, bet ja mēs padomāsim, šis dialogs veidojas līdzīgi arī katrā no mums. Šis dialogs konkretizējas mūsu dzīvē. Un tādējādi mēs skatāmies, mēs runājām par Abrahamu, kurš bija aicināts iziet no savas zemes, no savas neauglības, lai ticētu nākotnes zemē, apsolītai zemē, lai ticētu pēcnācēja apsolījumam, neskatoties uz to, ka bija šie milzīgie pārbaudījumi, piemēram, Īzaka, kurš bija apsolījuma dēls, iespējamais upuris. Un saskaroties ar šo ticību, tā viņu padara par šo nākotnes cilvēku tēvu. Viņš ir mūsu ticības tēvs, kā svētais Pāvils to raksta savās vēstulēs. Tad mēs apskatījām Mūzu, šo personīgo izceļošanu no faraona galma, kā iepazina Dieva vārdu, kā viņš tika aicināts atbrīvot tautu no Ēģiptes verdzības, kā tuksnesī viņš sastapās ar šiem elgdievības kārdinājumiem, kā tikšanās aci pret aci ar Dievu, un viņam bija jāiemācās, ko nozīmē visu atdot cilvēkiem. Redzēdams tautu atkrišanu, tad, kad
viņš bija Sinaja kalnā un saņēma šos baušļus, tauta tajā laikā uzcēla šo zelta teļu, un viņš redzēdams, ka atgriezdamies atpakaļ, redzēdams, kas noticis un sapratis to briesmīgo situāciju un lūdza Dievu, jo Dievs gribēja visu iznīcināt, lai no viņa vienīgā atkal visu sāktu no jauna, kā no tādas sēklas. Un viņš izmisīgi lūdzās, teikdams, ja iznīcini, tad arī mani līdz ar viņiem. Viņš pilnīgi sevi atdeva, identificējoties ar visu šo tautu. Tālāk mēs skatījāmies uz Ījabu, kurš bija aicināts uz šo milzīgo pārbaudījumu, uz ciešanu pārbaudījumu. Viņš izdzīvoja savu misiju šajā Dieva klusumā, kad nebija saprotams skaidrs, kāpēc ir šīs ciešanas. Līdz pēdējam mirklim šie saucieni uz debesīm, lai Dievs atklātu šo savu nodomu, lai gūtu šo mierinājumu un caur viņa tēlu un to, ko mēs atklājam, lai iepazītu Dievu, kurš ir klātesošs sāpēs, kurš nevis cenšas mistiskā veidā atbrīvot, bet viņš ir klāt, lai ciestu, jo vēlāk viņš arī pats cietīs. Un tad mēs aplūkojām Eliju, šo ugunīgo pravieti, kas bija aicināts pāraudzināt derības ļaudis. Un šajā misijā Dievs viņam atklāja vēl vienu sevis šo aspektu, kas ir šī klusā balss, šis intīmais mīlestības vārds. Un lūk šo Bībeles tēlu ceļojumā, kur, protams, bija iespējams arī iekļaut citus tēlus, mēs mācījāmies vismaz divas lietas. Pirmkārt, ka šo praviešu patriārhu pārbaudījumos viņu dzīvē Dievs ir atklājis kādu daļu no sevis. Viņš atklājas kā dzīvības kungs, kā tāds, kurš ir uzticīgs apsolījumam, ja mēs atcerēsimies Abrahamu. Viņš atklājas kā derības Dievs, kā tāds, kurš atbrīvo, kā tautas atbrīvotājs. Mūzus stāstā to mēs lasām. Tāpat atklājas kā noslēpumains radītājs, kurš zina un saprot cilvēka sāpes, ja mēs runājam par Ījabu. Un tāpat viņš atklājās kā šis greizsirdīgais uguns, bet tai pašā laikā sirds klusuma kungs, tādā veidā atklājoties Elijam. Un šajās atklātajās iezīmēs no šī Dieva vaiga, ko mēs varam ieraudzīt, pilnībā atklās vēlāk tikai pats Dievs, kad nāks pasaulē. Otrā lieta, ko mēs iemācījāmies, ir paskatoties uz šo glābšanas, jeb pestīšanas vēstures līmeni. Mēs redzējām, kā Dievs rīkojās pret šiem praviešiem, un varam ieraudzīt un atklāt kādus kopīgus elementus, tādus sižetus notikumus, kas ir vienojoši un ļauj mums pieņemt to, ka tas pats ir novērojams visā lielajā pestīšanas vēsturē, ne tikai
uz šiem bībeles tēliem, kurus mēs apskatījām. Tas atklājas visā pestīšanas vēsturē, un tas pats notiek arī mūsu dzīvē. Saprotiet, Dievs rīkojas konsekventi. Viņš atklāja sevi, viņš parāda šo principu, to, kā viņš darbojas, un viņš tā darbojas visos līmeņos. Nevis katreiz dažādi, savādāk. Un tā tad, kāds ir šis sižets, jeb notikumu kopums, ko mēs varam atpazīt šajos stāstot. Tātad vispirms ir Dieva iniciatīva, kurš aicina kādu, dod viņam talantu vai harizmu šī uzdevuma pildīšanai, kas viņam būs. Tad šis aicinātājs viņam ir jādod atbilde. Dievs gaida atbildi, viņš nepiespiež, viņš gaida šo piekrišanu no aicinātā. Tas ļauj mums secināt, ka šī derība, kas izveidojas starp Dievu un aicināto, ir šo izvēļu un darbu kopums, un tas ir tas, kas veido dialogu savstarpējo. Tā ir tāda atvērta dāvana viena otra priekšā, kad nepieciešama gan šī piedošana, gan ļaušanās, gan ieklausīšanās. Un šajā derībā Dievs parāda sevi kā uzticīgu savam apsolījumam, pat tad, ja aicinātājs vai tauta ir grēkojusi vai aizmirsusi viņu. Dievs ir uzticīgs līdz pašām beigām. Un tātad, ja mēs tagad attiecinām to uz sevi, mēs varam sev jautāt, cik šī dimensija, ko mēs atklājām, šie sižets, jeb notikumu secība, kas ir svarīgas pestīšanas vēsturē, attiecas un ietekmē tieši mūsu dzīvi, manu personīgo dzīvi. Vai es varu apgalvot, ka mēs, atšķirībā no Abrahama un Mozus, neesam saņēmuši ne īpašus vārdus vai aicinājumus, ne uzdevumus vai misijas. Bet ja Bībele mums stāsta šos stāstus, vai tas nav tieši tāpēc, ka tie ir saistīti ar to, ko mēs meklējam, ar to, kas ir daļa no mūsu ceļojuma. Tātad, vai mana dzīve ar tās dāvanām un vēlmēm, kas mums ir, un neskatoties pat uz to, ja reizēm šķiet, ka mēs neesam pareizi nodzīvojuši tik tālu, cik esam tikuši, ka vienmēr nepareizi kaut ko izdaram, bet vai mana dzīve nesatur šo pestīšanas stāstu? Vai mēs nevaram ieraudzīt mūsu dzīvēs to, kurš mūs pavada un aicina, lai parāda šo nākotnes horizontu? Tātad, lai teiktu jā, vispirms ir jājautā, kur es atzīstu, kurā vietā savā dzīvē es atzīstu Dieva iniciatīvu. Tātad, sākot ar to, vai es ticu vai neticu, ka šo dzīvi, lai kāda viņa būtu, viņš vēlējās, ka Dievs vēlējās, nevis nejaušības rezultātā radās, vai kāda pareiza vai nepareizas rīcības rezultāts tas būtu. Vai tās dāvanas, ko esmu saņēmis, piemēram, caur baznīcu, ticības dāvanas, sakramentu dāvanas, vai ģimenes vēsture, draudzības
dažādas tikšanās, kas iespējams mani mainīja. Vai šīs dāvanas ir šī Dieva iniciatīva mūsu dzīvē, vai es to atzīstu? Un, ja tā ir taisnība, ka katra dāvana ir paredzēta kādam uzdevumam, tāpat kā šiem Bībeles tēliem, ko mēs skatījāmies, kas ir mans uzdevums? Mēs, protams, varam runāt par aicinājumu. Kas tad ir šis mans aicinājums, kura pildīšanai Dievs mums ir devis šīs dāvanas un nemitīgi visu mūsu dzīvi gatavo? Tas nozīmē arī pārdomāt faktu, vai es tiešām uzskatu šo savu dzīvi par aicinājumu būt vīram vai sievai, tēvam vai mātei, dēlam, brālim un tā tālāk. Pat ja tas nav izveidojies tādā veidā, kā mēs būtu gribējuši, vai ir ievainota. Tātad, vai šī mana dzīve ir pestīšanas vēsture, ko Dievs ir noslēdzis kā derību ar mani? Un mums būs jāiemācās atpazīt to, kā tiek piepildīta katra diena, kā viņa derība ar mums ir stāsts par manu ģimeni. Tas ir aicinājums strādāt un mācīties savā vidē, vai sadzīvot ar savu vientulību vai attiecībām. Un atliek sev jautāt, kā Kungs no manis prasa, lai es dzīvotu savu dzīvi, kā misiju, kas saņemta no viņa daudzu labumam un glābšanai. Šobrīd mēs arī atrodamies tieši misiju nedēļā. Tāpēc mēs uz savu dzīvi arī varam skatīties šajā misiju aspektā. Un vēl svarīgs jautājums, ko mums ir jāuzdod sev šajā derībā, ko Dievs slēdz ar manu dzīvi, kāda vērtība ir kustības vēsturē. Jo, ja kustība ir daļa no manas ticības stāsta, kāda tad ir mana vieta šajā kustībā? Un kāda kustības vieta ir manā dzīvē? Iespējams, ka varu aizmirst vai atstāt novārtā rūpes par šo dzīves daļu, vērtējot to kā netik svarīgu, kā sekundāru. Iespējams, ka esmu tikai izmantojis līdz zināmam brīdim, nemēģinot dot atpakaļ kaut ko kalpotāji, kad bija pienācis laiks to darīt. Iespējams, ka esmu gatavs kustības šo vēsturi un vietu savā dzīvē iemainīt pret kaut ko citu, it kā šī piederība nebūtu bijusi manā dzīvē. Šajā ziņā, ja kustība ir bijusi pestīšanas vēstures konkrētā telpa un laiks manā dzīvē, tad tās skaistums un nākotne ir uzticēta man. Tā ir uzticēta manai ģimenei, draugiem. Tas ir mans uzdevums un mana misija. Arī tas nozīmē pārdomāt šo katra cilvēka ceļu, ko Dievs ir izveidojis un veido katram no mums. Un tas arī prasa, lai kāds mūs ar pacietību un rūpību vadītu,
lai pārlasītu mūsu vēsturi ar jaunām acīm. Un tieši tāpēc ir vislabāk to darīt, skatoties tieši uz Mariju. Marija, kas ir vēstures sirds un baznīcas sākums, jo viņā viss saplūst kopā. Pēc šiem personīgajām pārdomām, ko mēs tikko runājām, un iepriekš izceltā pestīšanas stāsta saprotam, ka Marijas stāstā tas viss ir atrodams un ļoti spēcīgi koncentrēts. Ja viss sākas no Dieva iniciatīvas, kurš dod dāvanu, lūdz atbildi, noslēdzot derību ar cilvēka dzīvi, kurš aicina, tas viss notika Marijā visaptverošā un pilnīgā veidā. Dievs viņai deva vienreizēju dāvanu, kurai viņa izvēlējās teikt jā, līdz brīdim, kad viņas pašas persona kļuva par šo jaunās derības apsolīto zemi. Zemi, kurā tika sēts Dieva vārds un no kuras izauga vārds, kas piepildīja mūsu pasauli, visu mūsu zemi. Un Marija šo īpašo stāvokli, kas bija unikāli, vienmēr izdzīvoja citu labā. Izraēlas tautai vai topošai baznīcai, un līdz ar to visai cilvēcei. Mēs varam teikt, ka viņa tika aicināta dzemdēt Jēzu ne tikai, lai viņu mīlētu, bet lai padarītu viņu mīlētu, līdz pat tam, ka dāvātu viņu pasaulē. Saprotiet, no vienas puses, skatoties uz Mariju, mēs viņā varam ieraudzīt visu šo pestīšanas vēsturi, jo viņā mēs meklējam likumus, ko Dievs ir noteicis savā pestīšanas plānā, kas īstenojas vēsturē. Un šos likumus mēs attiecinām uz jauno Mariju, lai izprastu viņas dzīvi un misiju, un otrādi. Mēs Marijas stāstā varam ieraudzīt šo Dieva loģiku, kas atklāja šo pestīšanas ieceri. Ļoti interesanti, ka Mariju salīdzina kā ar sirdi, tīri fizisku sirdi, ar tādu šo sirds darbības procesu, kad muskuļiem atslāpstot, sirds piepildās ar asinīm, ko sauc par diastoli. Un tātad Marija, kas ir šis kā gaismas punkts, kas savāc sevi un koncentrē visu ticību un cerību par vēsturi, kas bija pirms viņas, lai to nodotu sava dēla dzīvē. Bet pēc tam šo visu viņa atdot atpakaļ, atdot visiem šo pašu dzīvību atpakaļ, paplašinot pat vēstures robežas. Un arī sirdī ir šie procesi tātad, kad sirds piepildās ar asinīm, ja, un tad saraujoties asinis no tās izplūst, atdod atpakaļ ķermenī. Tas ir tas sistoles process, ja. Marija, nevelti viņu var dēvēt par baznīcas sirdi, par pestīšanas sirdi, bet pat par pasaules sirdi, ja, kurā šajā punktā, kurā viss sajiet kopā un tiek atdots tālāk pasaulē, bet citā jau kvalitātē, citā līmenī, citā ar citu šo spēku. Un Jānis Pāvils II enciklikā Redemptoris Mater
apstiprina, ka ceļojums, kas baznīcai jāveic, ir tas pats, ko Marija jau ir veikusi. Viņš raksta, mierināt ar Kristus klātbūtni, baznīca ceļo laikā uz gadsimtu piepildījumu un virzās, lai satiktu kungu, kurš nāk, bet šajā ceļojumā tas turpinās, sekojot jaunavas Marijas izvēlētajam ceļam. Tātad tas attiecas ne tikai uz vispārējo, bet arī uz katru atsevišķu personu, uz viņa konkrēto ceļojumu. Jānis Pāvils II precizē, ka tas viss tiek paveikts lielā vēsturiskā procesā, tā teikt ceļojumā. Ticības svētceļojums norāda uz iekšējo vēsturi, it kā teiktu dvēseļu vēsturi. Šeit paveras plaša telpa, kurā vissvētākā jaunava Marija turpina iet Dieva tautas priekšā. Un tāpēc mēs varam teikt, ka Marija ir šis mūsu ceļojuma gaisma un mērķis. Tas, ko atkārtojam, ir arī mūsu šīs kristietības skolas atslēga. Tātad skatīties uz Mariju nozīmē mācīties, ticēt, rīkoties un dzīvot šodien. Tāpat kā Marija, atzīstot mīlestības dāvanu, kas man ir radījusi, es arī varu iemācīties mīlēt un būt par dāvanu savā vietā. Turklāt šis skatījums, kas raugās uz katras mīlestības dāvanas izcelsmi, ir arī raksturīgs karmelītu skatījums. Ja Marija ir mūsu pestīšanas sākums, tad mums ir jāsāk tieši no viņas sākuma, no tā brīža, kad viņa nāca pasaulē un pirms tam tika ieņemta Dieva mūžīgajā sirdī. Un nākamajā reizē, nākamajā formācijā runāsim par šo bezvainīgo ieņemšanas dāvanu, bet tas jau būs nākamajā reizē, un šajā reizē tad noslēgsim mūsu formācijas daļu. Ceru, ka būs iespēja arī jums pārdomāt to, ko runājam, lai vēlākā tikšanās reizē arī pārunāt un katrs spētu paskatīties uz savu dzīvi caur šiem jautājumiem, kurus šodien arī apskatījām. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.